Vai tev ir visu laiku problēmas ar kolēģiem savā IT darbā? Vai arī vienalga, kurā citā darbā tu esi? Tāpēc, ka mūsdienās daudz darba ir ofisā, vai ne? Ar cilvēkiem. Vai tavi kolēģi ir toksiski, priekšnieks neizturams, un tu tikai gaidi, ka viss beidzot aizies, lai tu varētu fokusēties uz savu reālo darbu, rakstīt kodu vai risināt kādu reālu problēmu, vai ne? Nevis tikai visu laiku dīloties ar sarežģītiem cilvēkiem. Un vai tu esi pamanījis, ka arī mainot darbu pozīcijas vai pat uzņēmums, katrā jaunajā vietā vienmēr ir tie paši toksiskie cilvēki, kuriem šķiet, ka viņiem uz tevi ir pilnīgi vienalga, vai ne? Un visas tās situācijas tev seko. Patiesība ir tāda, ka tas viss ir atspoguļojums tam, kas notiek tavā iekšējā pasaulē. Tavas emocijas un sajūtas, kuras jau tevī ir, un kopš bērnības visticamāk, arī piesaista šīs toksiskās situācijas, cilvēkus, strīdus, konfliktus. Un tev šķiet, ka citi tevi izmanto, bet īstenībā tu pats ļauj sevi izmantot. Un tad tu mēģini slēpties no citiem cilvēkiem aiz datora ekrāna, aizbēgt video spēlēs, Netflixā, alkoholā, bet tas viss ir tikai izvairīšanās. Tu nevari aizbēgt no emocijām, kas ir tevī. Tieši šīs emocijas un zemapziņas programmas nosaka tavu ikdienas dzīvi, pat tad, ja tu nepamani. Principā tu esi autopilotā 90% no laika, un vienīgais veids, kā atgūt reālu kontroli par savu dzīvi, ir sākt atmošanās procesu. Un, piemēram, manā gadījumā šī atmošanās sākās pa īstam, tad, kad es uzsāku īpašu terapiju, kas koncentrējās uz manu emociju un to problemātisko sajūtu avotu atrašanu. Ja? Tās emocijas un bloki, kas mani turēja tajā visā un visu laiku lika man pieredzēt tās sliktās pieredzes. Un tad, kad es sāku savu dziedināšanās ceļu, ja, un sāku dzirdēt savu patieso es, notika brīnums. Es pārstāju piesaistīt šīs sliktās situācijas un negatīvo pieredzi. Un cilvēkus, kurus it kā uzskatīja par toksiskiem, ja, viņi pārstāja tādi būt. Kā tas notika? Vai tas bija brīnums? Īstenībā tas ir vienkārši. Mana zemapziņa, ja, vairs nepieprasīja šīs situācijas un neizraisīja šādu uzvedību citiem. Mana iekšējā pasaule mainījās un ārējā pasaule sekoja. Viss ir brīnišķīgi un vienkārši. Vai tev ir jautājumi par šo procesu? Droši jautā komentāros. Es labprāt palīdzēšu.